Ja kaut ko var pārmest mežstrādei, tad varbūt tiešu traucējumu tajā brīdī, kad tā mežstrāde notiek. Bet kopumā jau dzīvnieki prot aiziet prom no tās mežstrādes vietas. Bet tiklīdz tā mežstrāde ir beigusies, tā viņa atgriežas un faktiski tās vajadzības, barošanās vajadzības mežstrāde pat uzlabo. Līdz ar to visi jaunie kociņi, mežstrādes atliekas, zari, tas viss ziemā ir barība. Un tas, ka viņi parādās cilvēku mājvietu tūmā, tās ir sekas tam lielajam pieaugumam, kas radies tiem dzīvniekiem, kas dzīvo mežā. Jo nav tā, ka dzīvnieki dzīvo mežā un tagad man tur nepatīk, es pārceļos uz ciematu vai kur, uz viensētas dārzu. Nē, tie ir pēcnācēji, kuriem mežā, teiksim tā, vairs jau nav vietas, jo tur tā konkurence jau ir pa lielu kļūsi. Viņa piedāvā vairāk iespēju barošanā ziņā, pilnīgi noteikti. Otrkārt, faktiski tas mežs kļūst arī lielai daļai sugu interesantāks. Protams, nerunājot par tiem, kas ir ļoti tādi šauri speciālisti, kam vajag, bet tas vairāk attiecās uz līgzdojošiem putniem, kam tai līgzdai vajag tur noteikti izmēra resnumu koku.